Es gribētu papildināt un piebilst, ja, ka es salīdzināšu ar politiku. Ja. Tas, kas mūsu valstī nav aizgājis un nav ieaudzināts, nav pēctecība. Ne izglītībā, ja, atnāk katrs jauns ministrs, izdomā, tagad šaus pa labi vai šaus pa kreisi. Ja. Tad izglītība ir tomēr vairāk vai mazāk, ja mēs runājam par konservatīvo izglītību, arī lielajās augstskolās, ko mēs pieminam tur tālumā, ja, tomēr šī izglītība ir konservatīva. Protams, ar jauninājumiem, ar visu to, bet pats pamats ir konservatīvais. Tieši tāpat būtu jābūt arī ar valdību. Ja. Vienalga, vai tur nāk kreisie, labie, zaļie, zilie, vienalga, kas pie varas, ir jābūt pēctecībai. Tu nevar to kuģi raustīt pa labi vai pa kreisi. Ja? Tad, ja valsts attīstās, tam kursam tomēr ar mazām nobīdēm vai pa labi vai pa kreisi ir jābūt stabilam un taisnam. Tieši tas pats ir jābūt ar izglītību. Ja? Nu, vienā dienā paziņo to, ko mēs vakar tas nedara, šodien šitā atnāk jauns, nē, tagad visu šito likvidēsim, būs šitā. Galvenais katram ielikt to savu punktiņu. Es iegāju vēsturē, ka es izdarīju tā. Nu, un es atvainojos, nabaga skolotāji vispār nesaprotu. Nu, vakar viņam bija tiesības, šodien pustiesības. Arī tā labāk uz darbu neiet, jo citādi būs tikai rājieni.